Miritīs mežogos. Jā, gads. Tas ir savs. Bet tur jau virsliņas. Viņš nav ar tik tālu. Nu, jā, ideāls punkts. Ir tas, kā maklajos viņi izspiež ārā tanīnus. Tanīni ir alkaloīds, kurš palīdz pret sēņu apēšanu, ja sēnes viņi nespēja īsti tik ātri sadalīt pa frakcijām. Un līdz ar to tie zari bieži vien stāv ilgi, ļoti ilgi. Blakus ir apses, bet var redzēt, ka ir tādi mazi puļķīši. Viņām viņi sadalās diezgan ātri. Savukārt ozolam viņš no šāda kā 10, pat 15 gadu laikā pārvērtīsies par tādu 2-3 cm puļķīti. Vienkārši sēne viņi pamazām no ārpuses sadala un tā iekšējā koksne paliek no ozola. Un tas aizsardzības mehānisms ir tāds, ka pret sēni viņš salīdzinoši noturīgs. Tieši atmirusī koksne. Izņemtu laiku praktiski nepārtraukti tā līgzda pielīst. Un tā kūdra, kas tur ir izveidojusies, pa lielam viņi tik ļoti absorbē to ūdeni, kad viņi paliek nenormāli smagi. Tas ir tieši lietus periods. Uz ziemu dēļ augstuma notiek dabiskā mitruma izspiešanās, un tā līgzda paliek tikai sausāka, viņi dabūna izžūt bišķīt. Viņi ir mitra, bet viņi nav tik slapji, kā viņi pielīst. Jo drenāža ir ļoti laba. Bet ja līst katru dienu, tad tas mēr ietekmē. Jā, un tie mazuļi arī, kad ja viņi 4, viņi tur sāk lēkāt, spārnus trenēt, tad jau arī kaut kādi var. Tie mazi, man ir 90 kaut kādi kilogrami. Es tur varu uzkāpt un arī lēkāt. Lielai daļai. Nu jā, viņi jau tikai kaut kādi 2-3 kilogrami. Jā, bet viņiem tur ir, tā kā labā gadījumā pie izlidošanas Māris precizēs, bet tas ir 3 kilogrami. Ap 3 kilogrami, 300-200 kaut kas tāds. Tie labi paēduši. Ja nav paēduši, tad tie būs 2. Ir zem 3. Tā 2 nē, bet zem 3. Tā ka to Mārim pārpras. Viņš precizēs tev. Galvens kāp. Vajag izmērīt skoku. Var ieturēt ārlēņus.
Miers. Pa priekš ņems otru, ja, kas tā nomierina. Nē, es vienkārši abas divas tā teikt jāsaraksta, jāsagatavo viss. Viņiem nenāk pa sliktu, bišķiņ pasēdēt maisā. Nomierināties tumsā. Šodien ir 7. To webkameru ligzdā jūs ļoti ātri tur nogradzenojāt. Tur bija... Nu, tur patiesībā jau tas bija gandrīz pirmās dienas, kad viņas pēc vecuma varēja gredzenot. Nu, tā kā tur vecums bija zināms. Un tas ir, nu, no tāda drošības viedokļa vislabāk. Jo tad riska kaut kāda sūda var notikt, no ar lekšanu no ligas ārā faktiski nav. Un tur jau ir tas nenormālais publikas spiediens uz visu, kas tur notiek. Pie kā tur ir to mēju, viņa jau kā izskatās tā kā tāda nevesela, viņai tās spalvas tādas tā kā paplukušas un kaut kā viņa tā ir Viņa ir draņķīgā kondīcijā, bet viņa ir no sākta gala draņķīgā kondīcijā. Jā, viņa tāda bija, kad visa to knābi bija kaut kāds un... Es domāju, ka knābim ir ļoti maz loma viņas kondīcijā. Un tas nav... Bet viņa arī zivis pilnīgi neķer. Vai nemāk atrast. Jā, tā kaut kas tur ir tāds arī viņā. Jo es domāju, ka tur pie tās konkrētās ligzdas ar zivīm noteikti ir problēma, tāpēc, ka ogra ir, nu tas pāters jau arī pirmajā reizē, kad viņš atnes šitādas zivis, šitādiem te cālīšiem. Un pirmo dienu es jau domāju, tur būs tā teikt pakaļā uzreiz ar pirmo dienu, vienkārši tāpēc, ka viņam nav mazās zivtiņas, ko atnest. Un tad beigās kaut kur viņš bija sācis atradās arī kaut kas mazāks, ja, bet tur ir tikai ogri, kur ogras upe, kur zivis, protams, kaut kādas ir, bet vai tur ir mazās zivtiņas pieejamas vēlams, viņi zina, tāpēc, ka tā ligzda ir aiz 3 hesiem. Un tas nozīmē, ka tur tiek raustīts ūdens līmenis, un tas nozīmē, ka tur caurceļojošās, ieskaitot nēģis, caur netiek. Nu, versija, ka tā mamma ir jauns putns, nu, viņa nav absolūti nepareiza, es to negribu teikt, bet principā pēc izskata putnu vecumu pateikt nevar. Un man jau vienbrīd gribējās tur uztaisīt konkursu visiem tiem vērtētājiem, lai viņi pasaka 2 putnu vecumu. Un man ir viena 20-gadīga mamma, kur izskatās tā kā 2. gada jaunais putns. Nu, vienkārši tā spalva maiņa iet uz priekšu, ja, un viņa vienkārši, nevar pateikt, vai tas putns ir jauns vai vecs. Var pateikt, ka viņš ir draņķīgā stāvoklī, tāpēc, ka tās spalvas ir nodrāstas galīgi. Jā, viņas neturās kopā, tie āķīši galīgi viņām jā, tāds. To jau ļoti labi var redzēt, ja, kad, kā viņi izskatās attiecīgi. Bet tas ietekmē lidošanas kapacitātes, to, kur viņa barojās. Tas ir vairāk atkarīgs no tā, vai viņa zina, kur ir vai nezina. Jā. Un protams, nu, ja tā barība ir jāsāk meklēt tad, kad ir cāļi, nu, jo tur, kur viņi bijusi pavasarī, tur viņas vairs nav. Nu, tad visdrīzāk, ka parastās beigas ir tādas, ka vecie vienkārši pārstāja barot cāļus. Tas nav nekas, tur cilvēki trako, ka tā ir tur putnam nezinu kāda nepareiza uzvedība, tā ir pilnīgi normāla uzvedība viņam. Tas pat nav nekāds izņēmums, nu tas ir tikko kā trūkst paika, tā
tā stārts tā dara. Nu. Es domāju, ka tas ir evolucionāri izveidojies, tāpēc, ka, lai sasniegtu to ligzdošanas vecumu, ir jāpaiet patiesībā ļoti ilgam laikam. Latvijā neviens fāteris neligzdo ātrāk par 4 gadu vecumu. Nu, tas ir 5. kalendārajā gadā. Tehniski it kā viņš spēja ligzdot jau 3. kalendārajā gadā, bet neligzdot, tāpēc, ka, nu, acīm redzot, viņi nav spējīgi sagādāt barību pietiekam daudz. Un tad, ja patur prātā to, ka no jaunajiem putniem 1. gada vismaz 85% aiziet bojā, nu tad jebkurš vecais putns ir 10 reizes vērtīgāks par jebkuru jauno. Viņiem jau tā barošana ir ļoti dārgs process priekš viņiem pašiem. Kādi tie vecie putni izskatās sezonas beigās. Nu jā, viņi gan nodzimušies nomocījušies. tā kā, jāsaka, tā jūga lopiņi. 153. Cik tās zivis ir nozīmīgas racionā, jo varbūt kaut kas... Absolūti. Nu jā, viņš jau vardēm nevar vien Zīves ir iztikt. pamatbarība. Zīves Nu ir jā, tā pamatbarība. tieši tā domāju, Viņiem ir, nu, būtībā, 80-90% jā, kaut ko, jā. varde ir, nu, kā saka, zacenīta. Nu jā, viņš jau tikai no vardēm tur gan pati pārtiek un, nu jā, tas nav tas labākais. Tas, nu, viņas ir vienkārši enerģētiski daudz mazvērtīgākas. Attiecīgi, protams, ja to varžu ir bezjēgā daudz, tad noteikti ar to arī var izbarot, bet es pieļauju, ka, nu, tīri arī no olbaltumvielu sastāv vienkārši, ka viņiem ir, nu, tās zivis ir svarīgākas. Nu jā, tur ir tādas barības ielas, kas nav kaut kādās vardēs. Nu. Rasnais puika. Tas ir rasnais puika mums. 122 komats. Bet šitas izskatās vismaz pēc sajūtas. Jā, šitas ir 100% puika, tas vispār nekādu šaubu nav. Te nekādas analīzes nav jātaisa. Viņiem ir, ja knābja biezums pārsniedz 37 mm, tad nevienai mammai nekad tāds nav bijis. Ka tur uzreiz var... Tas ir abu knābju Nu, kopējais. kopīgais, jā. Kopējais augstums. Bet kādā vecumā tas ir? Nu, teiksim tā, apmēram no šāda sākot un uz priekšu. Protams, mazajiem tur tā līkni tad ir jāskatās pēc vecuma un attiecīgajiem mērījumiem, bet šitādā, nu, viņš jau ir gandrīz pieauguši putnu izmērā. Jā, tu esi gandrīz pieaudzis stārķis. Jā, nu, nekas tev nav noticis. Nav par ko uztraukties. Pilnīgi nemaz nav ko uztraukties. Sunis tev nav jānāk. Tā. Tagad es vēl tā spāņus paņēmu. Nosvērtājums. Šitas te ir ļoti labā kondīcijā, ļoti labā. Nu jau tā, nu, sezonas beigām jau tā sajūta atjaunojās. Tā kā, nu jā, tas ir. Cik 36.
Nu, tūmā te ir tāda upe, bet viņa tāda, man liekas, īsti stārķim nav piemērota, niedrēm tāda dūņupi tā tepat jau viņi ir kaut kādi. Dūņupi viņš varētu izmantot, varētu neizmantot, bet viņi noteikti lido uz viesīti. Un kas te Zalvīta laikam arī augštats ir. Viņam jau tas diapazons lidošanas ir daudz tālāks nekā mēs varam iztēloties. Uz viesītes pusi tā uz dūņupi vai uz dūņupis kaut kāda augstāka, viņš tur tā kā lidoja arī viens no tiem, es redzēju, no lauka tā, kur mēs nācām. Viņš tā uz to pusi arī aizlidoja. Uzņēma augstumu tur un... Bet cik ir kaut kādās kamerās ļoti maz ar gredzeniem, tomēr diezgan daudz ir nenogredzenoti paliek, kaut kur jau nezināmas ligzdas ir arī. Nu, ir ļoti daudz negredzenotas putni, ir ļoti liela dispersija viņiem. Teiksim tā, Latvijā, it sevišķi no mamām, es domāju, ka ļoti liels īpatsvars ir putni no Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas mazāk, bet nu, no visurienes citurienes, jo nu, pat šogad ir, pagājušo gadu putns bija, piedalījās kaut kādā konfliktā Igaunijas webkameras ligzdā, mammīte. Šogad ligzdo Latvijā 300 km attālumā. Jā. Ja viņai no dzimtās ligzdas, tā teikt, 300 km radius, tad teikt, te puse ir ne Latvijas putni. Un Krievijā vai Baltkrievijas ziemeļos vispār neviens negredzeno. Tā kā nu, tā ir vienkārši. Kas ar to kuremāre, kas bija Latvijā gredzenot, un tad Igaunijā viņa raidītāji uzlika. Jau trešo gadu dzīvojās pa Latviju. Bet ligzdošana nav, laikam, vai? Nē, pagaidām vēl nav sācis. Es domāju, ka, es esmu patiesībā pilnīgi pārliecināts, ka tas ir tēviņš, nevis meitene, kāds ir viņa vārds, jā, un pēc tās uzvedības un pēc visa, tā viņš arī ir, viņš vēl nav sasniedzis to vecumu. Viņš vēl nav sasniedzis vecumu ligzdošanai. Stāvoklis 154,7, jo spalmaiņa arī ļoti dārgs process enerģētiski. Un tad tas izriet no tādiem ļoti tiešiem novērojumiem. Tanī laikā, kad vecie putni ligzdo, viņi nemaina spalvas. Bet ja viņi ir neligzdotāji, tad 57. Tad tās spalvas birst ārā vienam otram, tā kā Tik daudz, lai viņi varētu saglabāt līdzspēju. Šitiem te jau nav tā kā gulbiem, kas izmet visas līdzspalvas un visas izauga atpakaļ. Viņi maina visu laiku pa kādai, ja, un tur vienas vai divas spalvu trūkums jau neietekmē neko. Tādā ziņā tā nav problēma, bet vienkārši pat to vienu vai divas barošanas laikā viņi nemaina, tāpēc, ka tas ir pārāk dārgi. Tā cāļu barošana. Tā bija šitā melnā purva ligzda, es gan kamerā redzēju, viņš bija ar to vienu spalvu nebija, un pēc tam es viņu podvāzēs redzēju to pašu putnu. Un es tagad pēdējo reizi to kameras tur noņēmu maija beigās, tur viņš bija tā kā viens, tik apdzīvoja to ligzdu. Un es tad gribēju tur aiziet un pa gabalu dziedu baigi svilpi. Tas bija 1. jūlijā. Un abi putni tur tagad ir, kā uzradies pāris ir. Ja baigi svilpi, tad tas var būt arī kašķis, nevis pāris. Nē, viņi tur tā ļoti svilpi, abi divi tur tā mierīgi, tur pa to ligzdu ilgstošas svilpojumi, pēc tam abi gaisā griezās, un vēl trešais kaut kāds arī bija, 3 stāķi diezgan augsti, tur riņķoja. Tas arī puika. Jā, tas mātīts jau ir tā kā vērtīgāks, gan izēt trūkst viņas.
Patiesībā šogad ir daudz vairāk meitenes. Ah. Nu tā, pat tām, kur es esmu mērījis un svēris. Bet tas ir viņiem, nu tas tā jau ir jau zināms un iepriekš jau tā ir. Viņiem ir līdzīgi kā bērniem, kā cilvēkiem. Ir ligas, kur ir tikai puikas, ir ligas, kur ir tikai meitenes. Tā pilnīgi arī. Jā. Nē, un ir tādas, protams, arī, kur ir gan viena, gan otra, jā, bet nu, man ir tādas ligas, kur ir konsekventi, tur 3 gadus pēc kārtas tikai puikas, nu, ligsdā, nu, vienkārši, nu, tā Tā ir. cilvēkiem kādreiz ir 10 Nu, puikas un jā. beigās varbūt 11. meitene piedzimis Nu, kaut kā. nu, ir tā. Parasti gan ir tā, ja stārķim ir 4 bērni vai vairāk, tad parasti ir abi dzimumi. Bet laikam man vienreiz ir bijis tā, kad ir arī 4 viena dzimuma cāļi. Tā kā, nu jā, viņi ir praktiski vienādi ap 2,98. Tā. Svars, izmēri, spalvas, bildes. Šito otru nobildēju? Es nenobildēju. Nē, vēl nē. Tev tu būtu palicis bez fotosesijas putns. Knābi. Tas ir vecākais. Bet nu, kā viņiem kā ir, nu, tas pirmās 2 olas parasti ir. Lielāks, jā, nē. Nē, nu ir parasti sāk perēt pēc 2. olas tikai. Un tas praksē nozīmē to, ka pirmie 2 cāļi var šķilties, nu, faktiski vienlaicīgi. Nu, ir, laikam, no tādiem droši zināmajiem mazākais intervāls ir kaut kāda 1,5 stunda. Nu, viņa vecuma ziņā viņas nevar atšķirt. Nu, that's nice. Nu. Te nemaz 4 nevar ielikt tādas lielas. Nē, nu, ja ir šī tik liela, tad parasti sūta pa 2. Nu, pa 2 un pa 2. 4 maziņos mierīgi.